Nu ko, beidzot esmu prom no darba un varu atpūsties līdz savam dzīves zemākajam punktam. Jā, atpūta līdz dzīves zemākajam punktam. Un tas bija laika posms 23. gada aprīlis līdz 7. Novembris 23. gadā, kad bija arī mans zemākais punkts. Uh, Brīvdienas varēja sākties. Es pats aizgāju no darba, neviens man tur neatlaida neko. Bija it kā laba sajūta sākumā, bet ar lielu neziņu. Man nebija ne jausmas, kur man tas aizvedīs. Un es vēl tajā brīdī nesapratu, ka man sevi būs vienkārši totāli jāmaina, lai es varētu būt normāls, izķeprotos. Skaidrs, ka man kā vīrietim tas likās īstenībā drausmīgi, saprotot, ka jā, es pārdevu māju, jā, es nezinu, kad mums būs atkal sava dzīvesvieta, un jā, es nezinu, kad un kā es atkal varēšu sākt strādāt. Un es vispār nezinu, kad es vispār sākšu normāli justies. Nu, normāli vispār nav sajūta. Ir vai nu slikti, labi, kas arī nav labs, nav labs vārds. Bet, jā, es domāju, ka man jāsāk domāt par šīm lietām, par dzīvesvietu, par darbu jau uzreiz, kad es esmu aizgājis projām no darba. Un es sāku fiziski strādāt, tur ņemties pa pagalmu, jo pirtiņai jāgatavo pamati, un es sāku dienu dienā strādāt fiziski. Un pa vidu mēs arī vēl bijām vedēji kāzās. Ļoti forša pieredze, es priecājos īstenībā, ka mums tāda bija, jo tas bija tāds, nu, tāda pieredze, ko gribējās izbaudīt mums abiem ar sievu. Un, uh, jā, gatavojamies, man rīktīgi patika, bet bija viens brīdis, kad arī tas paņēma, ka es teicu, ka es nevaru, jo bija viss kaut kas jādara, bija viss kaut kas jātaisa uz datoru un tam līdzīgi. Un pie tā, ka man tas mentālais un emocionālais stāvoklis nu, nebija labs, man tas paņēma enerģiju, bet es to pieredzi gribēju. Es to pieredzi gribēju. Uh, Un viss izvērtās forši ar kāzām. Man prieks par to. Bet tā kā es nevarēju nu, strādāt, nu, sievai ieslēdzās tas, ka viņai jāsāk kaut kā domāt par naudas pelnīšanu. Un man tas, protams, kaut kādā ziņā iedegā ego, jo es tā kā sēžu mājās, tur ķipa neko nedaru. Jā, un es vienkārši gāju ārā fiziski strādāt pagalmu. Uh, Es sapratu, ka es nemaz nevaru padomāt par strādāšanu, jo es pat īsti nevarēju paskrūlēt telefonu. Man vienkārši, es pastrādāju stundu, man vienkārši galva bija putās. Es vienkārši nezināju, kur likties pēc tam. Nu, tik sūdīgi man bija. Un, jā, tas kāza moments bija tāds pacēlums, bet, protams, tas pacēlums, viņš nevarēja palikt ilgi, jo, nu, es vienkārši nebiju stabils. Un forši, ka atnāca arī tāds uzaicinājums uz kāzām pie Amerikas radiem. Tas bija tāds, paga, vai vispār mēs varam? Un tad mēs nospļāvāmies, visi, devai braucam. Vienkārši braucam divatā uz Ameriku. Tas bija tāds sapnis, kas jāpiepilda, un mēs to arī piepildījām. Pēc 2 mēnešiem mēs bijām foršākajā ceļojumā, kāds mums bijis līdz šim. Un, jā, bet tas brauciens bija arī nu, tāds izaicinošs, jo man sanāca tā, ka pie veģetīvā, kad ir nestabila veģetīvā sistēma, sēdēt kaut kur kādā buņģā, ņurkot zem ūdens, slēgtā šaurā telpā, tas ir tā, un tur rodās uzreiz tā trauksme, un man lidmašīnā sākās trauksme, sirds lēkāt, jo man likās, ka es esmu kaut kur iesprostots, un tad es vēl nezināju, ko nozīmē ar elpu palīdzēt sev.
Vienkārši elementāri es to nemācēju, un es sev nevarēju palīdzēt ar lidmašīnā. Tas, ko es darīju, es vienkārši gāju staigāt riņķī apkārt. Un nu, tas bija īstenībā tāda nu, neforša pieredze. Kad atbraucām, protams, tas bija tā kā atsitiens pret betonu vienkārši. Jo tas bija tie augstie augstumi ceļojumā, un tad vienkārši bija zemais kritiens. Uh, Sapratu, ka man ne grāma nav palicis labāk, un, un jāturpina gatavot par pirtiņas pamatus, jāturpina domāt par dzīvesvietu, par darbu, kas bija nu, pilnīgs absurds. Es sev vienkārši neiedevu pauzi. Kaut gan pauze pati par sevi nav nekas labs. Un es nemācēju joprojām palūgt palīdzību. Un man likās, ka viss sakārtosies tāpat vien. Bet nu, tas tā īsti nenotiek. Tas, kas notika, es sevi nodzinu vēl vairāk. Un man sākās problēmas ar sēžas nervu. Un viņas jau sākās jau vasarā tajā laikā. Un, uh, un tas sēžas nervs vienkārši beidza nost. Man vajadzēja stundu, lai es varētu piecelties un iestaigāties, ka man nesāp. Bet tas bija līdz brīdim, kad man jau ikdienā tas sēžas nervs ļoti traucēja. Un tas ļoti, es, tās sāpes atņēma enerģiju, un es jutos vēl sliktāk. Un, un atkal sievas moments nostrādāja. Viņa ierauga, ka ir tāds Rais Bukovskis ar kustību biomehāniku, kas nodarbojās, un es sapratu, labi, es vienkārši iešu pamēģināšu. Es saprotu, ka viņš rāda kaut kādas dīvainas štēles, ko es nekad neesmu redzējis un neesmu nekad darījis. Varbūt, ka tas palīdzēs. Nu, paskatījot laikam uz priekšu, ka es saprotu, ka tas man palīdz. Un paldies viņam par to, ko viņš dara. Jā, un kustība biomehānika ir joprojām ar mani. Un tas ir dzīvesveids. Uh, jā, un tas, ko es izdarīju, es būtībā aizejot no darba projām, es iekāpu vienkārši citā upē. Es iekāpu upē ar citu nosaukumu. Ja es iepriekš biju, nezinu, sveika gauja, tad es iekāpu krāšņā amatā, nu, piemēram. Un es vienkārši ar to tajā pusgada laikā es vienkārši padziļināju savu to izdegšanu, nodarbinos sevi fiziski, neizprotot, kas ar mani notiek. Tur sākām likt mājai ir pamatus, bet es sapratu, ka mana veselība ir dimbā vienkārši. Līdz 7. novembrī biju, nu, atjēdzos, ka savā dzīves zemākajā punktā. Un par to tad attiecīgi nākošajā video.